Sveiki! Vidus fakti uzsāk jaunu rubriku. Visu šī gada laikā dosimies uz dažādām Eiropas valstīm, lai aplūkotu, kā cilvēki izmanto alternatīvo enerģiju un cīnās pret globālās sasilšanas sekām. Varbūt kāda ideja izrādīsies noderīga arī mums. Pirmais galamērķis – Bulgārija. Kad gada sākumā Maskavas un Kijevas strīdu dēļ Krievu gāzes imports uz Eiropu apsīka pie Ukrainas robežām, šo politekonomisko nesaskaņu rezultātus uz savas ādas izjuta 18 kontinenta valstis. Viena no vissmagāk ietekmētajām bija Bulgārija, kuras energosektors balstās tieši uz Krievijas piegādātajiem resursiem. Lielpilsētās, kā piemēram Sofijā, ļaudis no sasalšanas paglāba sociālismu laiku tehnoloģijas, kas daudzām siltumcentrālēm, kā šai vienā no galvaspilsētas guļamrajoniem, gāzei beidzoties, ļāva turpināt darbu pārējot uz mazutu izmantošanu siltumražošanā. Mēs esam tikai aptuveni 500 metrus no termocentrālas Družba, un 3 dienas, tad, kad gāze šeit nebija, tad to darbināja mazutu. Tad mēs esam vienā automašīnas stāvvietā atnākuši, un mūsu vietējais sargs rāda, kur tas mazuts paliek. Всички коли бяха почернели от мазута. Всички коли бяха почернели от мазута. Ето се вижда. Аз даже съм ги мил. Viss melns pirksts ir. Tas ir mazuts. Aptuveni stundas braucienā no Sofijas, valsts dienvidrietumos pie Rīlas kalna Nacionālā parka, atrodas nelielā Sapareva baņa, pilsētiņa ar 9000 iedzīvotāju. Par arhitektūras pērli šo vietu nenosauks, taču var redzēt, ka vietējiem dabas aizsardzība un atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana nav tukša skaņa. Atkritumu šķirošanai paredzētās tvertnes te redzamas krietni biežāk nekā Sofijā. Tas ir pirmais, kas krīt acīs, taču nebūtu ne pēdējais. Šis ir vienīgais aktīvais geizers Balkānos, taču ne jau tādēļ esam atbraukuši šurp uz Sapareva baņu. Tepat zem zemes esot arī karstākie ģeotermālie ūdeņi Eiropā. Sāk karstot līdz pat 103 grādiem. Gadiem sen tie izmantoti dažādām medicīniskām procedūrām. Apvienojumā ar tepat esošajiem kalniem tas pilsētiņai nodrošina lielisku turismu potenciālu. Tam par ļaunu nenāk arī zaļā domāšana, kas attīstījusies, ejot līdz laikam. Šie minerālavoti ir unikāla dabas bagātība. Karstos minerālūdeņus lietojam dažādām ārstnieciskām procedūrām un jau kādu laiku arī vairāku ēku apsildēm. Ar Pasaules bankas, Japānas valdības un kādu Šveices privātā fonda atbalstu pirms dažiem gadiem pilsētā izveidoja eksperimentālo sistēmu, kas ar karstajiem pazemes ūdeņiem ļauj apsildīt 5 lielākās ēkas pilsētā. Viena no pirmajiem, kas izjūt šīs priekšrocības, ir vietējie bērni, kuri par siltumu trūkumu mācoties nevar sūdzēties. Šobrīd jau es esmu Svētās Annas bērndārza pagrabā. Te ir visas apsildes ierīces. Geizers, ko nesen redzējām, sasilda ūdeni, kas tiek padots šeit, pa caurulēm un tālāk nosūtīts bērndārza apsildē. 4 gadu laikā, kopš darbojas šī sistēma, viss esot bijis perfekti. Tādēļ šie dīzeļa apkurs katli nu jau atstāti vēsturē. Pievēršanās pazemē esošajiem resursiem ļāvusi arī krietni ietaupīt. Tā siltuma sistēmas modernizācija te izmaksājusi 65 000 latu, kas atmaksājušies jau pirmā pusotra gada laikā. Nu jau es esmu vietējās Saparevas baņas vidusskolā. Jāsaka, ka šeit ir ļoti silts. Īsta baņa. Ģeotermālā enerģijas skola apsilda jau 5 gadus. Ziemā sistēma strādā nepārtraukti un pagaidām nav bijis iemeslu sūdzēties. Bērni jūtas silti un apmierināti. Šajā skolā mācās 700 bērni. Tā kā tā vai citādi, šāda dabai draudzīga apsildīšanas veida priekšrocības uz savas ādas izjūtos turpat vai ikviena pilsētiņas ģimene. Tagad vietējie tik gaida, kad Sapareva baņā varētu tikt izveidot valstī pirmā pilnvērtīgā ģeotermālā stacija, lai šādu te lētu un labu siltumu avotu iegūtu arī katrs savā mājā. Tiesa līdzekļi jau esošā projekta realizācijai būs vien atkal jāmeklē pašiem.
Ģeotermālo projektu izpēta un īstenošana izmaksā miljoniem. Tas vienkārši ir pārāk dārgi, tādēļ tuvākajā nākotnē šo sfēru īpaši attīstīt neplānojam. Runājot par atjaunojamo energoresursu attīstīšanu, ministrija parasti saka, ka tas ir pārāk dārgi. Viņi domā tikai par sākotnēju investīciju, nevis par tiem iegūmiem, ko saņemsim pēc projekta īstenošanas. Alternatīvie energoresursi taču mums dos ne tikai lētu enerģiju, bet nodrošinās jaunas darba vietas un kopumā stimulēs ekonomiku. Tā vietā uz papīra jau uzlikts projekts par jaunas atomelektrostacijas būvniecību Beļenē, kam būtu jāaizstāj pirms 3 gadiem Eiropas Savienības spiediena rezultātā slēgtā Kozlodujas stacija. Kaut arī gāzes krīzes laikā skaļi tika runāts par 2 reaktoru darbības pagaidu atjaunošanu, šobrīd tā vairāk izskatās pēc politisku spēlīšu īstenošanas. Politiķu prāti vairāk saistīti ar jauno reaktoru, kura būvniecība tika ierosināta jau pagājušā gadsimta 80. gados. Šis ir viens no neprātīgākajiem Bulgārijas projektiem. Par Beļenes atomreaktoru ne pa jokam sabijušies ne tikai dabas aktīvisti, bet arī lielās politikas vērotāji. Konkursā par tā būvniecību un kodolenerģijas piegādēm uzvarējusi Krievija, kas gatava arī finansēt jauno reaktoru būvniecību. Kā atbraucējiem no malas, britu vides aktīvistam Markam Bosaņī, kas Bulgārijā pavadīs jau vairāk nekā 10 gadus, iemesli politiķu pasīvai darbībai alternatīvo energoresursu jomā, kā vietā priekšroka tiek dot šādiem projektiem, ir visai skaidra. Tas ir ieinteresētības jautājums, liela mēroga finansu ieinteresētības jautājums, kā arī situācijas izpratnes trūkums. Nevalstiskās organizācijas aprēķinājušas, ka darbojoties efektīvi, jau līdz 2050. gadam Bulgārija savas energo vajadzības pilnībā varētu apmierināt no pašas teritorijā pieejamajiem atjaunojamiem energoresursiem, atsakoties no kodolenerģijas, gāzes, naftas un oglēm, tā vietā nāktu biomasa, ūdens, vējš. Saule ir vēl viens enerģijas avots, kam šeit Bulgārijā ir milzīgs potenciāls. Tālūk, esmu ticis klāt pie viena bukletiņa, kurā cilvēkiem ļoti vienkāršā veidā izskaidrots, kā izmantot sauli savām vajadzībām, ikdienas sildīt ūdeni un tā tālāk un tā joprojām. Šoreiz gan man interesē nedaudz nopietnākas lietas, tādēļ došos augšā tur uz torni. Paša izveidotajā stikla tornītī inženieris Boris Cinkaus pirms 12 gadiem izvietoja saules kolektoru, ko sameistaroja pats savām rokām. Tādiem tur bija jābūt viscaur torņa dienvidu pusē, taču atnāca ekonomiskā krīze un ieceres nācās piebremzēt. Tomēr vēl šodien 2 kvadrātmetru lielais panelis nelielo dzīvokli nodrošina ar silto ūdeni, bet mājas logos ievietoties saules panelīši gādā par elektrību. Kopš tā laika kaimiņi uz mani skatās kā uz citplanētieti, jo viņiem šī tehnoloģija ir tumša bilde, un nav jau kur uzzināt par to. Valdība neko nedara, lai pieejamo literatūru pārtulkotu, izdotu un ļaudis saņemt informāciju. Tas, starp citu, ir atbildīgā ministra uzdevums, taču gāzes, kodola enerģijas un ogļu lobbyiem, acīm redzot, ļaužu izglītošana nav izdevīga. Tomēr citu domas Borisu īpaši nesatrauc. Šajā situācijā darbojas teiciens kurpnieks bez kurpēm. Tā arī Boris saka, ka savu instalāciju vēl nav pabeidzis līdz galam, bet nu jau vairāk nekā 10 gadus saules baterijas uzstāda citiem. Iesim paskatīties, kā tās darbojas. Šajā mājā pirms 4 gadiem es uzstādīju saules sistēmu, kas lieliski darbojas arī tagad. Iesim paskatīties. Pats gan saules kolektors Boris vairs netaisa. Mazos apjomos tā esot pārāk liela ķēpa. Tādēļ, katrā situācijā tiek piemeklēti labākie risinājumi no visdažādāko kompāniju piedāvātā tehnoloģija klāsta. Šajā mājā uz jumta izvietots vien 12 sauli absorbējošas vakūma caurules, taču ar silto ūdeni šo lielo māju, ko apdzīvo 8 cilvēki, tās apgādā gandrīz visu cauru gadu. Saimnieks, pilots Georgijs Dimitrievs, uzņemot mājās jaunus viesus, vispirms tos ved izrādīt savu katlu māju. Vadības panelī redzams, ka šobrīd augšā uz jumta ir 11 grādi, savukārt vasarās rādot pat visus 70. Bet ūdens boilerī, kurš tagad ir tikai 11 grādus augsts, varot sasilt līdz 65. Ну и как с деньгами? Это намного дешевле, очень выгодно, очень выгодно. Есть, как сказать, один недостаток, да, одна проблема есть. Что раньше не сказал поставить.
Cilvēku neziņu un politiķu neieinteresētību Bulgārija nostādījusi neveiklā situācijā. Līdz 2016. gadam, pamatojoties uz Eiropas Savienības kopējo stratēģiju, tai jānodrošina, ka vismaz 16% valstī patērētās enerģijas veidos atjaunojamie energoresursi. Šobrīd tie ir nedaudz vairāk par 9%, no kuriem lauvas tiesu, gluži tāpat kā Latvijā, sastāda ūdens saražotā elektrība. Pirms pāris nedēļām šeit, Sofijas centrā, parlamenta laukumā pie Cara atbrīvotāja pieminekļa, cilvēki izgāja ielās un notika masveida graudiņi līdzīgi tiem, kurus redzējām arī Vecrīgā. Šeit Bulgāri protestē pret daudz ko – ekonomisko situāciju, noziedzību, politiķiem. Taču fakts, ka Bulgārija šobrīd alternatīvās enerģijas izmantošanas ziņā ir pēdējā vietā Eiropas Savienībā, acīm redzam nav gan liels iemesls, lai plašas cilvēku masas paustu savu neapmierinātību.